Labdien, dāmas un kungi! Esiet sveicināti Liepājas Universitātes dabas un inženierzinātņu fakultātes izlaiduma svinīgajā ceremonijā. Sagaidām zālē Liepājas Universitātes vadību, studiju programmu direktors un absolventus. Zinātnes prorektore asociētā profesore Ieva Ozola. Studiju prorektore Māra Zeltiņa. Bakalaura studiju programmas datorzinātnes absolventi un studiju programmas direktors Dzintars Tomsons. Bakalaura studiju programmas matemātika absolventi un studiju programmas direktors Kārlis Dobels. Bakalaura studijas programmas vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija absolventu studiju programmā direktore Māra Zeltiņa. Maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģija absolventi, studiju programmas direktore Anita Jansona. Un maģistra studijas programmas vispārējās izglītības skolotājs, apakšvirziena matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, fizikas skolotājs un bioloģijas un dabas ziņā skolotājs pamatizglītībā absolventi un studiju programmas direktore Linda Pavītola. Atcerēsimies, ka centrāla ieeja vajadzētu būt brīvai, un arī to, ka vajadzētu pieklisināt visus telefonus, tāpat arī balsis. Tātad, dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Un tagad vārds zinātnes prorektorei, asociētai profesorei Ievai Ozolai. Cienījamās absolventes, godātie absolventi, dabas un inženierzinātņu fakultātes kolēģi, profesora, mīļie Liepājas Universitātes izlaiduma viesi. Šis mūsu universitātei ir pirmais izlaidums šā studiju gada vasarā,
izvairības fakultātē, kura pēc šāda nosaukuma ir pati jaunākā, bet ar ļoti ilgām tradīcijām, kas sakņojas jau Liepājas universitātes pirmsākumos, tie matemātikas skolotāji. Un šie absolventi, kas šodien saņemas diplomas, ir piedzīvojuši vēl vienas pārmaiņas, fakultātes pārcelšanos uz vēsturiski slavenu, zīmīgu Liepājas ēku, uz Bečī projektēto savulaik reģionā slaveno Nikolai ģimnāzijas ēku. Šodien jūs, godātie absolventi, piedzīvojat, ka pēc lietus nāk saule, un arī pēc grūtām studijām jūs esat izturējuši, jo programmas ir smagas, un ne visi, kas ar cerībām nāk pirmajā kursā, tiek līdz šim skaistajam brīdim. Un es apsveicu jūs, tāpēc, ka jūs esat iemācījušies pārvarēt grūtības, uzkrājuši ne tikai zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai šādu bakalaura vai maģistra diplomu saņemtu, bet, domāju, studiju laikā jūs esat iepazinuši savus studiju biedrus, kas dažam visu mūžu būs draugi un kolēģi. Jūs esat iepazinuši mūsu docētājus, kas arī daudziem uz mūžu paliks, varbūt ne tikai padomdevēji, bet arī darba kolēģi. Un es ceru, ka katram no jums šis diploms būs atbalsts turpmākajā dzīves ceļā. Un universitātes vārdā es pateicos mīļajiem vecākiem, tuviniekiem, draugiem par studiju laikā sniegto atbalstu, jo bieži tas ir bijis izšķirīgais, lai studijas tiktu turpinātas. Un jums, tuvinieki, es novēlu, ja šīs dienas bakalauri un maģistri vēlas turpināt studijas, atbalstiet viņus joprojām, jo neviens mēs pašlaik nevaram iztikt ar tām zināšanām un prasmēm, ko esam ieguvuši kādreiz, cik kurš senos laikos skolu beiguši vai augstskolu absolvējuši. Liepājas universitātes himnā ir Olafa Gūtmaņa rakstītie vārdi par liepām, kas ieaug stingri ar saknēm zemē, bet ar galvatnēm sniedzas tālu, plašumā un augstumā. Un es jums, godātie absolventi, cienījamās absolventes, vēlu saprast, ka saknes jums ir un ka jums savas galotnes ir jāaudzē tālāk pašiem, lai jums veicas augšanā. Dāmas un kungi, tagad celsimies kājās, jo skanēs Liepājas universitātes himna.
Cik jauks koris, ne? Es domāju, skaists aplausus vajadzētu korim un viņu vadītājiem. Un tagad aicinu Liepājas universitātes rektoru vietnieku attīstības jautājumos studiju programmas datorzinātnes direktoru Dzintaru Tomsonu. Sveikt absolventus fakultātes studiju programmu direktoru un mācību spēku vārdā. Cienījamie matemātiķi, datoriķi, videnieki, eksekto zinātņu priekšmetu skolotāji, sveikt mācību spēks, absolventu tuvinieks un visus citus līdzjūtējus. Sveicu jūs šajos svētkos. Sveicu arī fakultātes dekāna Sanīts Jansons vārdā, kur tiemžēl nevarēja šobrīd būt šeit. Un noteikti, ka šodien šie svētki ir katram ar nedaudz dažādu nozīmi un izjūtām. Vieniem tas noteikti ir kā finišs kaut kādam posmam. Tuviniekiem noteikti tas ir līdzjūšanas un ziedošanās laika beigas. Studentiem beidzot mācīšanās ir beigušās. Pasniedzējiem arī kāds posms ir noslēdzies. Bet varbūt tas tomēr ir tāds startfinišs tikai. Ja pēc bakalaura studijām ir iespējams maģistrantūras studijas, pēc maģistrantūras doktorantūra, tad vēl ir īsie mūža izglītības kursi, un kur no vēl pašizglītošanās visu mūžu garumā. Daudziem noteikti šodien ir arī tāds starts uz nākamo posmu. Jā, tas ir darbs un profesionālā karjera. Darba tirgus Latvijā ļoti pieprasa eksekto jomu speciālistus. Latvijas tautsaimniecība šodien iegūst vairākus graduētus speciālistus šajā jomā. Eiropas un Latvijas statistika uzrāda, ka darbvietas ir un būs vēl vairāk. Bet ar to darbu ir tā kā ar sēnēm mežā. Mēs zinām, ka viņus tur ir, bet cik mēs dabūsim tajā groziņā, tas atkarīgs no sēņotāja veiklības un veiksmes. Zināšanas ir iegūtas un novēl šīs zināšanas likt lietā, nedaudz veiksmes, lai arī šo jauno labo darbu atrast un spētu sevi izpausties. Studiju process ir divpusējs process. Studenti mācās, docētāji māca. Šodien docētāji laikam domā tā, viena studenta grupa ir ārā. Ne? Laikam tā gluži nav. Ja patiesībā katrs students atstāja kādas pēdas arī universitātē. Un mācās jau ne tikai studenti, bet mācās arī pasniedzēji. Un mēs jūs atcerēsimies vēl ilgi. Un vienmēr būsiet laipni gaidīt dzimtajā universitātē. Vienalga, vai tie būtu kāda mūža izglītības kursi, vai tie būtu tālākās studijas, vai otrā kvalifikācija, vai vienkārši saruna. Jo mēs tā kā nedaudz sekojam līdzi arī pēc studiju gaitām, un jūsu sekmes ir arī mūsu sekmes. Un tāpēc esat laipni gaidīt, un pirmā iespēja jau atgriezties universitātē ir vasarā, kad ir uzņemšana, maģistrantūrā un doktorantūrā. Nākamā iespēja ir oktobra beigas vai novembra sākums, kad aicinām uz fakultātes absolventu salidojumu, ja, kas tiek rīkot arī par godu universitātes 60 gadu jubilēju. Sekojot nedaudz reklāmai par detaļām. Un vēlreiz tad visus sveic šajos svētkos. Uz tikšanos! Paldies Dzintaram Tomsonam.
Un tagad muzikālu sveicienu mums dos Sandra Jurberga. Paldies, Sandra! Tagad, dārgie absolventi, vārds jums aicina savus vēlējumus teikt bakalaura studiju programmas datorzinātnes, matemātikas un vides atjaunojamo un energoresursu pārvaldības un inženierijas absolventus. Lūdzu, pārstāvis nāciet priekšā, pa vienam dosim jums mikrofonu, jūs varēsiet izteikt savus vēlējumus un pateicības. Paldies, Mārtiņ! Sveicināti, dārgie draugi, vecāki, pasniedzēji un citi klātesošie. Vēlos jums pateikties, ka jūs esat šodien ieradušies sveikt mūs šajā svinīgajā dienā. Šo 3 gadu laikā jums ir bijuši pasniedzēji, kas audzināja mūs, kas veicināja mūsu loģisko domāšanu, pārbaudot sapratni par mūsu veikumu, radīja vislielāko interesi par pasniedzamo priekšmetu jebkurā dienas laikā, informēja mums par programmēšanas vēsturi, pilotoja kreativitātes vērtēšanā, kā arī radīja interesi meklēt atbildes uz jautājumiem, kas nepieciešami mūsu attīstībai.
Par visu šo mēs izsakām pateicību jums, pasniedzēji. Saviem kursu biedriem es saku vislielāko paldies par komandas darbu. Šajā laikā mēs esam paveikuši šo uzdevumu. Mēs esam sasnieguši mērķi. Es novēlu, lai tas, ko esat iecerējuši sākot šīs studijas, arī pēc to pabeigšanas notiek piepildīts. Saka, ka laiks būtu labākais skolotājs, ja vien tas skolēns nenogalinātu. Tādēļ universitātē mēs vēlamies dāvināt pulksteni, kas simbolizē laiku, ko esam šajā skolā pavadījuši, kurā mēs vēlamies, lai tas atrastos 21. telpā, kurā šo 3 gadu laikā mēs esam pavadījuši vislielāko daļu. Lai šis pulkstenis atgādina jums un arī nākamajiem studentiem par 2014. gadu absolventiem. Paldies! Tie formalizē sajūtu, ka kaut kā trūkst, un apziņa joprojām paplašinās un aug. Un bērns atklāja intervālus starp akmeņiem, starp ķērpiem uz akmeņiem, starp cilvēkiem un starp skaitļiem. Tas noved pie daļskaitļiem. Veselie skaitļi plus daļskaitļi veido racionālus skaitļus, bet apziņa vēl neapstājas. Tā grib pārkāpt pāri saprāta robežām, tā pievieno tik absurdu darbību kā kvadrātseknes vilkšana. Un dabū iracionālus skaitļus. Tas ir savu veidu vājprāts, jo iracionālie skaitļi ir bezgalīgi. Tie piespiež apziņu ietiekties nebeidzamajā. Un iracionālos skaitļus, pieskaitot racionālajiem, dabū reālus skaitļus. Tas nebeidzas. Tas nekad nebeidzas. Jo lūk reālos skaitļus mēs papildinām ar imagināriem skaitļiem. Tie ir skaitļi, ko mēs nespējam iedomāties. Tie ir skaitļi, ko parasti apziņa nespēja aptvert. Tā ir kā liela, plaša aina, horizons. Tu dodies tiem pretīm, un tie turpina atkāpties. Paldies pasniedzējiem un universitātei, ka kopā ar mums šo 3 gadu gaitā devās kopā pretīm šiem horizontiem. Tagad aicinu savus vēlējumus teikt maģistra studijas programmas informācijas tehnoloģija un vispārējās izglītības skolotājs absolventus. Lūdzu pārstāvis. Man ir tā unikālā iespēja būt pirmais šīs programmas absolventei. Es vēlos teikt lielu paldies Liepājas universitātei par doto iespēju matemātikas bakalaura grādu ieguvušam studentam turpināt studijas IT jomā, tādējādi paverot arvien jaunas un plašākas iespējas. Vēlos teikt lielu paldies saviem pasniedzējiem par sniegtajām zināšanām, par atbalstu, par doto pieredzi. Novēlu Liepājas universitātei izvirzīt arvien jaunus mērķus un neapstāties tos sasniedzot. Paldies jums! Mēs paturpinot iepriekš sacīto, tieši tāpatās, kā universitātei turpināt savus iecerētos mērķus. Gribētu pateikt paldies pasniedzējiem, paldies
ģimenēm kristību un uz priekšu. Absolventi, dāmas un kungi, ir pienācis ilgi gaidītais brīdis – diploma izsniegšana. Vārds studiju prorektorei docentei Mārai Zeltiņai, rektoru rīkojumu par ekstramatrikulācijas nolasīšanai. Liepājas universitātes rīkojums 2014. gada 20. jūnijā par ekstramatrikulāciju. Ekstramatrikulēt bakalaura studiju programmas datorzinātnes, studentus, kā dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs iekļuvušus. Toms Bauermeisters, Nauris Tambergs, Jevgēnijs Grigorjevs, Agita Jaunzeme, Aija Levenoviča, Kristaps Rāvalds, Karīna Skara, Jeļena Ščaukina un Alvis Šmits. Minētajiem studentiem izsniegt bakalaura diplomu. Aicinu izsniegt diplomus par grādu iegūšanu zinātnes prorektorei, asociētai profesorei Ievai Ozolai un studiju prorektorei Mārai Zeltiņai. Diplomus saņem Toms Bauermeisters. Ja kādam ir vēlams, tad jūs tagad varat apsveikt arī savus mīļos.
Kristaps Rāvalds. Karina Skara. Jelena Ščalkina. Turpināsim diplomu izsniegšanu. Vārds studiju prorektorai Mārai Zeltiņai, rīkojumu par ekstramakulātrācijas nolasīšanu.
universitātes rīkojums 2014. Gada 20. jūnijā par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas matemātikas studentus, kā dabas zinātņu bakalaura grādu matemātikā ieguvušas Baiba Grīnpogele, Arta Šokolaite, Krista Upesjure un Jekaterina Zozuļa. Minētajām studentēm izsniegt bakalaura diplomu. Aicinu izsniegt diplomus par grādu iegūšanu zinātnes prorektorai asociētai profesorai Ievai Ozolai un studiju prorektorai Mārai Zeltiņai. Diplomi tiek izsniegti bakalaura studiju programmas matemātikas absolventiem. Baiba Grīnpogele. Jekaterina Zozuļa. Studiju prorektorai Mārai Zeltiņai, rektora rīkojumu par eksmatrikulācijas nolasīšanai. Liepājas universitātes rīkojums 2014. Gada 20. jūnijā par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierijas studentus, kā vides pārvaldības speciālista profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu vides zinībās ieguvušus Edgars Jankovskis, Pēteris Zāģeris. Minētajiem studentiem izsniegt profesionālo bakalaura diplomu. Aicinu izsniegt diplomus par grādu iegūšanu zinātnes prorektorai asociētai profesorai Ievai Ozolai un studiju prorektorai Mārai Zeltiņai. Tātad diplomi tiek izsniegti studiju programmas vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldību un inženierijas absolventiem. Edgars Jankovskis.
Zāģeris. Informācijas tehnoloģiju un vispārējās izglītības skolotājs. Liepājas Universitātes rīkojums 2014. gada 20. jūnijā par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģiju studenti, kā informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā ieguvušu. Minētajai studentei izsniegt profesionālo maģistra diplomu. Liepājas Universitātes rīkojums par eksmatrikulāciju, eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs matemātikā, studenti kā vispārējās izglītības skolotāju matemātikā profesionālās kvalifikācijas un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušu Aiva Dolbe. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs matemātikā studenti kā vispārējās izglītības skolotāju informātikā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušu Solvita Šlisere. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs bioloģijā un dabas zinībās pamatizglītībā, studentu kā vispārējās izglītības skolotāju bioloģijā un dabas zinībās pamatizglītībā, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušu Dace Kaurāte. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs fizikā, studentu kā vispārējās izglītības skolotāju fizikā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušu Valdis Priedols un minētajiem studentiem izsniegt profesionālo maģistra diplomu. Aicinu izsniegt diplomus par grādu iegūšanu zinātnes prorektorei asociētai profesorei Ievai Ozolai un studiju prorektorei Mārai Zeltiņai. Tātad diplomi tiek izsniegt maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģijas absolventiem, diplomi tiek izsniegt arī maģistra studijas programmas vispārējās izglītības skolotājs, apakšņu virzienu matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, bioloģijas un dabas zinātņu skolotājs, pamatizglītībā un fizikas skolotājs absolventiem. Tad diplomu saņem Ilze Neimani par profesionālā maģistra grādu informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācijas piešķiršanu.
Tālāk sekos profesionālās maģistra programmas vispārējās izglītības skolotājs, absolventi, kas ir ieguvuši grādu un kvalifikāciju dažādu priekšmetu pasniegšanai. Aiva Dolbe. Aldis Priedols. Solvita Šlistere. prorektorei un studiju prorektorei. Absolventus ar muzikālu priekšnesumu sveiks Sandra Jurberga. I
tagad, kad Liepājas universitātes diploms jums ir rokā, ir pienācis tas brīdis simboliski fiksēt pārēju no studenta uz absolventu. Aicinu visus kopā pārlikt absolventu cepurītes pušķi no kreisās uz labo pusi. Tad, kad es teikšu 3, 4, jūs tā kā gaisā metīsiet, ja? Tad 3, 4. Nu ko, ar šo svinīgo simbolisko mirkli, svinīgā ceremonija ir noslēgusies. Lai jums visiem skaista un sirsnības pilna šī diena, aicinu prorektorus, dekānus un studiju programmu direktorus izvest absolventus no zāles un doties ārā uz lieku kāpņiem, lai kopīgi nofotografētos. Ar jums kopā bija šodien es, Mārtiņš Singa.